Arku Nacionālais parks. Tas, kur tie skaistie sarkanie akmens tilti. Arī kur jau ir? Aha, nekur nav jābrauc. Cilvēki pēta visu. Man vairāk šopings šodien interesē un uz vietas aizbraukt. Kāda te vēsture vienkārši atbrauca cilvēki, ieraudzīja kaut ko interesantu un uztaisīja dabas parku, aizliedza citiem kaut ko darīt. Viss ir valstīs. Stikerīši, kā vienmēr. Sākās taka, kaut kādas 5 jūdzes. Gara reku cilvēki iet. Es viņu jau ka neiešu. Viņa ir tikai, viņa nav pa apli, bet es aiziešu, te jau jānāk apakaļ. Bet, nu, iespējīgi. Tā apakšējā kārtiņa ir dubļi un tad ir smiltis un izzem savu svara ir saprasējies un tad erozija izdarīs savu un pārvērš atpakaļ par dubļiem un smiltīm. Es domāju tā, ka varbūt jāaizbrauc līdz pašam galiņam un tad lēnām jāvelkās atpakaļ, lai saprastu, kas ir un kas ir ļoti. Tās ir pārakmeņojušās kāpas. Lūk tā, pirmo reizi mūžā redz. Nē, nu, gan jau, ka daudz redzēts, tikai nekad neesi sapratis, ko tu redzi. 400 metri apļu taka. – 30 grādi. Jau būs bišķi pāri. Tur ir viena arka. Loks. Loks ir tas, kuram redz cauri. Arka ir. Šis ir vēl viens loks. Pasēdēju arkā. Jūs kā cilvēki fotografējās, bildējās. Laiks iet uz nākamo logu, nevis arku. Jā, atvainojos. Sabrukt varot jebkurā mirklī, tā gan būtu episka nāve. Reiz 150 miljonos gadu. Kāds amerikāņu pensionārs notrāpa zem šitāda. Sākumā bija uzraksts primitīvā taka, ejiet tur un tad vispār nekādas norādes vairs nebija. Viņi tā rūpējas, lai mēs nepareizi kāju nespartu. Bet šeit es varu aiziet, pa labi iesi ellē nonāksi, pa kreisi iesi ellē nonāksi. Nu, labi jāiet starp šitiem bluķiem. Nonācu no otras puses abām arkām. Tā dienvidu un tā laikam ziemeļu. Par arkām. Joprojām nevar saprast, kur tie jāiet. Kaut kur tur ir parkings. Tā ka, protams, atradās. Laba programmiņa man parādīja offline,
kur ir taka. Būs pa visam no otras puses, tur, kur visi bildējās. Ar zilām odziņām vilina. Tur maziņa, ikoniskākā, simboliskākā arka. Man tas varbūt bišķi pa daudz. Jāuzkāp kaut kādi, nezinu, 100 metri vismaz uz augšu un 32 grādi ēnā. Un klāt viņai netiek, atšķirībā no tām pārējām. Vai nu paliek. Nākamā ir Smilšu arka. Behind us. Yeah, that's a different one. You're almost there. Hang in there. Like I have no traction. Te var iet un iet. Sīkajiem baigi forši. Tas mājiņas var izložināt. Man arī baigi forši. Smilšu kāpus arka saucās. Jau tas ir. Kāpus arī pārakmeņošā. Arka arī. Negribās pirkt iebraukšanas biļeti. Vakar braucu no otras puses. Nebija nekas jāpērk, jo es braucu ārā no šitā Hell's Revenge parka. Cik tagad jāmaksā, nezinu. Jāmaksā nebija necik. Rādās tas tikai tiem, kas ar mašīnām brauc, bet ar motocikliem un velosipēdiem bija atsevišķi ieeja, kur varēja divos veidos izpildīties. Pirmais bija tāds maziņš, aplīts, tā teikt, degustāciju meņu, un tad kaut kādi 2 kilometri, kur es tad arī izlēmu izbraukt. Šīs baltās strīpas ved tieši pa to vietu, kur tu drīksti braukt, un garais kaut kādi pie 20 kilometriem. Tieši tāds pats grūtības ziņā, esot vienkārši, tur vairāk stundas jāpavada. Tie krāsainie cilvēciņi abās malās, visās malās, bija vietējā komūna, es tur aprunājos, taisījās uz teātri. Pašdarbnieku amatieru teātrīts tur ar umma elementiem, kur viņiem portāla ieeja. Vienkārši sakrita
maršrutiņu. Vēlāk varēs redzēt, kur viņi tur patās daudzās apkārt apliemiet. Te es izdomāju nofilmēt un ielikt pilnu šo te izmēģinājumu maršrutu, lai būtu priekšstats par to, ko tas nozīmē braukt pa pārakmeņojušamies kāpām. Tās ir kāpas. Vietējiem teātris. Pašdarbniekiem. Urā! Oh, it's still warm. Whew. Yeah. Last mile, guys. Let's go. Yeah. Keep going. Vēl gan jau, ka ielikšu karti, lai parādītu, kur tas bija, šis nacionālais parks. Au revoir, Džeki, bija baigi forši pie jums. Tātad Salt Lake City, Denvera un Arku nacionālais parks. Vilksim kaut kur klāt. Šitie visi video jau bija par šīm te vietām. Un te bija Moabs ar lielisku Hell's Revenge trasīti. Šitien ir gan džipiem, gan tā mazāk, kur es izbraucu. Kaut kur te kalnos un sākās, kaut kur ieejas, izējas, tas viss bija šeit. Un pats nacionālais parks, te bišķi pabrauc. Un šeit ir tas vizitoru centrs, un tad, faktiski viens ceļš, un tad visi tie akmens brīnumi bija tā 400 metru aplīd, šeit bija tā, kur pa otru pusīti izgāju šo te maziņo aplīti. Karsts diezgan arī bija, un tā vissvētākā un tā tālāk, tā arka tā laikam kaut kur te bija, nav tik svarīgi. Ļoti skaisti vieta, šeit pilns ir, te nākamais ir, nākamais, pilns ar dabas parkiem.